Labvakar jūs mājās, vēl vecajā gadā. Laimīgu jauno gadu visiem gribēju novēlēt. Šodien tāda neparasta tikšanās varbūt ar jums, jo pirmo reizi es ierunāšu prognozīti tiešsaitē, kurš vēlēsies varēs noklausīties, jo, diemžēl, uzrakstīt nesanāca pagaidām laika, bet es apsolu, ka nākošajā gadā noteikti labošos un uzrakstīšu, jo daudziem patīk tomēr tās rakstītās prognozes. Daudz jau būsiet kaut ko lasījuši, un arī manu rakstiņu var izlasīt šajā te katru gadu iznākošajā žurnāliņā, kur es iesaku vienmēr saviem studentiem, un jebkuram noderēs visa gada laikā ielūkoties šajā žurnālā, jo tie ir daudz labu padomu, gan no astronomijas viedokļa, gan no astroloģiskā skatu punkta. Un šodien es jums gribu ierunāt tādu kopējo prognozīt, lai arī tie, kas nav studenti, lai tie, kas man seko, un paldies jums par to, gribu ierunāt nākošā gada prognozi 2025. gadam. Sākumā, kā vienmēr, parunāsim par tādām lielām globālām lietām, kas notiek kosmosā, un otrajā daļā es jūs iepazīstināšu ar prognozēm katrai zodieka zīmei, lai jums jauks svētku vakars, un pabaudīsim kopā šo 24. vēl gada vakaru, un sākšu ar to, ka, protams, nākošais gads būs čūskas gads, un es arī pati esmu dzimusi zaļās čūskas gadā, kas atkārtojās tikai reizi 60 gados, un tas ir tā interesanti, jo lasot profesionāla astrologa skaidrojumu par zaļo čūsku, es ļoti daudz ko saskatu un savelku kopā ar sevi, ar savu raksturu, ar savu mentalitāti. Man arī mazdēls uzdāvināja tādu skaistu zaļo čūsku, es visiem varu palielīties, un tāda es arī esmu. Un novēlu jums arī, lai jūs nākošajā gadā būtu gudri un intuitīvi un zinātkāri, jo austrumos zaļā krāsa asociējās ar zināšanām un vēlmi apgūt ko jaunu. Tāpēc, lai čūska jums nes šo vēlmi izzināt visu, ja? Jo vairāk maniem studentiem, un paldies viņiem par uzticēšanos, un saviem klientiem paldies par uzticēšanos, iesim tālāk kopā arī čūskas gadā. Tas gan sāksies tikai 29. janvārī, un, manuprāt, ritēs līdz 2026. gada 17. februārim, bet vēl tādas globālās lietiņas, ko varētu par nākošo gadu pateikt, ir tā, ka katru gadu viena planēta ir valdniece, visa gada valdniece, un šajā gadā, 24. gadā, un joprojām vēl ir, valdniece ir pati galvenā Saule, astronomijā zvaigzne, bet astroloģijā mēs viņu arī par planētu saucam. Un tātad svarīgs gads, nopietnas gads vēl joprojām rit, un gan katrs gads jau faktiski ir svarīgs, bet no Saule astroloģijā ir saistīta ar personību kā tādu, ar kaut kādu kopumu, ar kaut ko lielu un spilgtu, un jācer, ka labā ziņā šis gads tāds ir, bet diemžēl arī netika labā, bet tie gada valdnieki mainās tikai martā, un līdz ar astroloģiskā jaunā gada, kas ir tā kā dabas ritma jaunais gads, sāksies 21. vai 22. martā aptuveni tajā laikā, un valdniece būs Venēra. Un Venēra ir tā planēta, kas mums ir skaistuma dieviete un atbild par radošām lietām, par mīlestību, par mākslu, par mūziku. Tāpēc cerēsim, ka nākošais gads būs radošs mums visiem un arī mīlestības pilns un labestības pilns. Tā kā gaidīsim arī šo jauno gadu, tā kā varam svinēt vairākus šovakar, varam svinēt čūskas gadu 29. janvārī un varam arī sagaidīt 21. martu. Un faktiski jau katra diena ir tās jaunais gads, un katrs rīts ir jaunais gads, kur mēs pasakamies paldies augstākiem spēkiem, ka mēs esam sveiki un veseli, un lai jums arī veselība nākošajā gadā noteikti, kā es vienmēr saku, ka pārējo visu iegādāsimies, nopelnīsim, dabūsim, bet lai veselību Dieviņš visiem dod. Protams, par pašiem ar par to jāparūpējās laikam, ja. Nu, lūk, nākošais svarīgais moments. Parunāsim par planētu maiņu nākošajā gadā, kādi svarīgi notikumi notiek kosmosā. Tātad viena no galvenajām planētām, kas šobrīd
ir diezgan aktīva un ne tajā labākajā ziņā. Ir Plūtons, kas veido ar Marsu tādu ļoti saspīlētu stāvokli kosmosā. Tas ir tāda pretstāva, jeb kā politikā saka opozīcija, un šīs planētas abas divas ir tādas diezgan bargas un ne īpaši tīkams, sevišķi tāpēc, ka Mars ir retrogrāds, viņš veido atpakaļ gaitu, un līdz ar to tā situācija kosmosā ir tāda mazliet piņķerīga. Un līdz pat 24. februārim tādam dīvainam datumam, zīmīgam, jāsaka, datumam, šis Mars būs cilpā un veidos ar Plūtonu šo opozīciju diezgan ilgstoši. Un lai Dieviņš dod, lai viss ir mierīgi, jo Mars ir karadievs un Plūtons ir pazemesvaldnieks, tāpēc notiek kā notiek, un mēs jau dzirdam ziņās dažādus nepatīkamus notikumus vienu aiz otras, kas virknējās, un diemžēl tā notiek. Jāsaka, ka uz visiem jau kā vienmēr visas situācijas neatiecās, attiecās uz tiem, kam personīgajos horoskopos, šajos punktiņos, šajās astroloģiskajās mājās, ja tā varētu teikt, ja atrodas kaut kādi zīmīgi punkti, kurus viņi ietekmē, ja. Un līdz ar to tas arī var kaut kā atsaukties uz cilvēku, uz viņu dzīvi, uz viņu likteņiem, vai ne, kā jau tie, kas astroloģijai seko, apmēram saprot, ko tās planētas nozīmē, ja? Jo ir katrai planētai šie atslēgas vārdi, viņas nes sev dievību attiecīgo enerģētiku, un pat cik Mars ir kara dievs un tāda diezgan agresīva planēta, un Plūtons ir pazemes dievs un atbild par visu to, kas nav redzams, un noslēpumi un aizsaule, tā skaitā, ja? Tāpēc šie notikumi ir diezgan tādi nopietni un vērā ņemami. Jāteic tā, ka tās tēmas, kas šobrīd jums mazliet tā kā ķerās vai piņķerējās, viņas varētu atrisināties vairāk uz pavasari, uz martu, uz aprīli, uz maiju, un tāpēc nesteidziet kaut ko panākt ātri šobrīd, kaut ko ļoti ātri realizēt, mainīt darbus, mainīt automašīnas un kaut kur braukt un steigties un darboties, jo druscītiņ ir tāda pacietības pārbauda iespējams, ja. Bet tieši šajā laikā es esmu novērojis, ka klientiem ļoti daudz ir jautājumi par darba maiņām un par atgriešanos kaut kādās bijušās darba vietās, bet labāk laikam ir nogaidīt līdz kādam aprīlim, lai tā enerģija stabilizējās, un tad izdarīt secinājumus, jo šobrīd varbūt arī tie signāli, kas jums nāk no kosmosa, viņi vairāk ir uz tādu pārdomu, uz revīziju enerģiju, viņi nav vērsti tādai rīcībai šobrīd, ja. Tāpēc mieriņā un skatīsimies, kas mums tur kosmosā tālāk notiksies, ja. Tātad Mars katru gadu nav cilpā, viņš ir jau no 6. decembra, būs līdz 24. februārim, kā es teicu, tāpēc drusciņi gaidām. Pavasarī vēl viena planēta būs tā saucamā retrogrādā situācijā, tā ir parasti ātra planēta, Venēra, bet šogad viņa aizkavēsies mazliet starp Zivtiņu un Aunu teritorijā. Martā liks varbūt parisināt kādam attiecību tēmas, mīlestības jautājumus un partnerības kaut kādas tēmiņas, ja. Kādam varbūt piezvanīs kāds bijušais vai bijušā un gribēs atjaunot attiecības, ja, jo Venēra retrogrāda to tā kā paredz šādas enerģētikas, ja. Cik Venēra arī ar naudiņu ir saistīta, tad varbūt arī kādam kāds atdos parādu, kādam kāds neatdos parādu, kāds gribēs aizņemties vēlreiz, vai tāda enerģija plūdīs arī martā, tāda mazliet dīvaina un bremzējoša. Lielajām planētām tas razbainieks parasti, kas cilvēkam dara tādas problēmas un grūtības, ir Saturns. Tā ir tāda ierobežojoša planēta, kas arī skan tā kā satur, viņš tā kā satur enerģiju, viņš neļauj viņai tā kā skriet uz priekšu dzīvē, ja viņš tajā brīdī ietekmē, un Saturns šobrīd jau kādu laiku ir zivīs, un šobrīd viņš atrodas tā kā pa viducīt Zivtiņai tieši. Un lēnu garu viņš tā kā iet uz zivs 3. dekādi, jeb uz zivs beigām. Līdz ar to tās zivtiņas, kas ir dzimušas februārī, var mazliet tā kā atpūsties,
atvilkt telpu no pārbaudījumiem, kas ir bijuši arī marta sākumā un viducī, kaut kur marta zivtiņas, kas ir dzimušas marta sākumā vairāk, var jau mazliet atvieglot nopūsties, bet tās zivtiņas, kas ir dzimušas zivs zīmes pašās beigās, 3. dekādē, tie ir kaut kādi 17., 18., 19. datums, 11. var sakot, zivs nogale. Šīm zivtiņām Saturns vēl tikai ies pāri saulītēm un iespējams kādām citām planētām arī, protams, tiem, kam arī planētas atrod zivīs, līdz ar to veselības jautājumi, kaut kādas pārbaudas, mācības stundas, zaudējumi vai šķiršanās no kāda var sakot, kaut kāds uzdevuma laiks vēl ir izcināms, Ne tikai zivtiņām, jo Saturns būs starp zivtiņām un tikko ieies aunā, līdz ar to arī auna zīmē dzimušie pašā sākumā, kas ir dzimuši, arī viņus var sākt ietekmēt šis Saturns, tie ir marta auni kaut kur tie datumiņi, kur tikko sākās auna zīme, Arī auniem šis Saturns jau liks signalizēt ar kaut kādu enerģiju, tāpēc esiet uzmanīgi un saudzējiet sevi, savu veselību, un ja kaut kas signalizē, tad attiecieties pret to nopietnāk, jo turpmākos 2,5 gadus, sākot no 26. gada, tā pa īstam Saturns pāries no zivīm uz aunu. Līdz ar to tā saucamais mainīgā krusta zīmes, kas bija zivis, jaunavas, dvīņi un strelnieki, viņiem pamazām paliek aizvien vieglāk, viņi savu uzdevumu būs atrisinājuši, bet tā sarežģītākā enerģija pāries uz kardinālo krustu, kas ir auns, svārī, mežāži un vēži. Visi uzreiz nesabīstaties, visiem uzreiz nebūs grūti, bet tiem, kas ir dzimuši šo 4 zīmu sākumā, varētu būt arī kaut kāds grūtību periods, un katram, kā es smējos, katram ir sava kārta kaut ko mazliet izciest vai pārdzīvot, vai kādas mācības dzīvē gūt, jo tad, kad viss ir labi, tad nenotiek tā mūsu saucamā attīstība un dvēsele neattīstās un nepilnveidojās, bet tad, kad ir grūtības, tad mēs tā kā cenšamies kaut ko risināt un sākam vairāk domāt, un līdz ar to mūsu dvēselīts aug un pilnveidojās, Tāpēc nebaidieties no šiem grūtību periodiem arī dzīvē. Tātad pretīm Saturnam nāks arī karmiskais mēnesis mezgls, kas slīd šobrīd pa aunu, un pat jau no auna taisās ieiet zivtiņās pa aizmuguras durvīm, kā es smējos, jo karmiskais mezgls slīd tā kā pretēji, un turpmāko visu gadu būs zivīs, un tas nenozīmē, ka atkal zivīm kaut kāda sarežģījuma vai tā, bet iespējams, ka būs jārisina kaut kādi mezgli, jo karmiskais mēnesis mezgls ir saistīts ar tēmu risināt, kaut ko raisīt, kaut ko paņemt, pacelt kādu samazgojumu, kurš dzīvē ir, to vairs nevar nolikt, ar to ir jāstrādā. Bet visiem kopā šāds mezglu stāvoklis vispār astroloģijā tiek raksturots kā viens no sarežģītākajiem mezglu stāvokļiem, jo viņš ir saistīts ar palīdzību citiem cilvēkiem, ar ļoti nopietnām lietām, ar ticību, ar garīgumu, ar tādu ļoti augstu un smalku vibrāciju, tāpēc arī tie bērniņi, kas nāks pasaulē tuvākā gada laikā, viņi nāks ar tādām ļoti augstām vibrācijām, ar ļoti augstu enerģiju un ļoti sarežģītu dzīves uzdevumu. Tā tas ir, jo katrai paaudzei, apmēram tā kā jūsu vienaudžiem, jūsu klases biedriem ir viens un tas pats nopietnais karmiskais dzīves uzdevums, un ar viņu tad nākas dzīves laikā strādāt. Tālāk vēl arī zivtiņās joprojām atrodas viņu pašu planēta Neptūns, kas ir ļoti smalka atkal vibrācija un ilgus gadus dzima bērni ar Neptūnu zivīs, un tie ir tiešām tādi indigo bērni un ļoti smalkām tādām izjūtām, spēcīgām intuīcijām un spilgtu fantāziju. Bet pat Neptūns sāk jau tā kā vairāk tuvoties aunam, un arī šogad mazliet jau spērš soli aunā, līdz ar to viņš mazliet mainīs savu enerģētiku un sāk zimt bērniņi ar Neptūnu aunā, un tas jau būs mazliet pavisam kas cits. Bet
Šogad būs tā, kad Neptūns ar Saturnu satiksies tādā pārītī, un tur vēl pievienosies klāt šis pats karmas mezgls. Līdz ar to tā situācija varētu būt tāda dažiem, protams, tām zīmēm, kurām es tā kā minēju, varētu būt tāds šaubu, mazliet miglas periods dzīvē, kad tā kā tie mērķi mazliet aizplīvurojās un varbūt jātiek galā ar kādām atkarībām vai kaut kādām diagnozēm, kuras ir grūtāk atklāt iespējams, ja, jo Neptūns ir tas, kas kaut ko tā kā slēpj. Dažiem savukārt var pastiprināties intuīcija, bet es domāju, ka šajā gadā vairāk tas Neptūns ar Saturnu, šīs abas divas saliekot kopā planētas, viņas veido tādu savienojumu, kas ir diezgan tāds nevienkāršs. Ja? Nav tas uz pozitīvo enerģiju vairāk vērsts, bet drīzāk tāds uzdevums tikt ar sevi galā, tikt ar kaut kādiem mērķiem galā, saprast, saņemt kaut kādu apskaidrību, ja? To šīs planētas tā kā pauž. Nu, tad par Jupiteru, par veiksmes un naudas planētu ir tā, ka šobrīd Jupiters atrodas Dviņos, un Dviņiem pagājušais gads visā visumā vajadzēja būt labvēlīgam arī visam gaisa trigonam, kas ir Dviņi, kas ir Svari, kas ir ūdensvīri. Bet šobrīd ir tā, ka viņš pārvietojas diezgan ātri uz Vēzi un būs labvēlīgs 3 ūdens zīmēm, Vēžiem pašiem, Skorpioniem un Ziltiņām. Ja? Tā kā Ziltiņām arī beidzot kaut kas labvēlīgs uzspīdēs. Ja? Finanses, tas nozīmē īpašuma lietas, palielināsies kaut kādi ienākumi katram savā veidā. Ja? Tā kā Jupiters pārvietojās uz Vēzi, un tur viņš atradīsies arī visu gadu, un vēl mazliet 26. gadā, manuprāt, arī. Ja? Lūk, tāds veiksmes trigons saucamais būs ūdens trigons, ja? Pāries no gaisa šis Jupiters, jo Jupiters ir lielākā planēta Saules sistēmā pēc Saules pašas, protams, ja mēs viņu uzskatām par planētu, ja, bet, un reiz 12 gados viņš tikai apriņķo Sauli, un ik pa 12 gadiem viņš, var sakot, atkal atnāks atpakaļ tajā zīmē, kur viņš ir, ja, tātad viņu sagaidīs tieši pēc 12 gadiem. Ja, tātad Vēži, sagaidiet Jupiteru, jūsu veiksmes stundu, jūsu laimes stundu, ja, un arī pārējās ūdens trigona zīmes, Skorpioni, Zivis un Vēži. Nu, kas tad vēl mums ir? Vēl mums ir planēta Urāns. Urāns atrodas Vērsī un jau ilgākus gadus. Viņš ir Vērsī. Urāns ir inovatīva planēta, Urāns ir astrologu planēta, Urāns ir tāda neparasta oriģināla enerģija horoskopos cilvēkiem, un šobrīd no Vēža viņš pārvietojās uz Dviņiem un jau mazliet ieies Dviņu enerģijā, bet tad atkal atgriezīsies Vēršos un tad atkal sāks ar jaunu enerģiju doties Dviņos jau dziļāk un dziļāk. Līdz ar to nākošos daudz gadus, apmēram 9, 14 gadus, kā precīzi tagad nepateikšu, Urāns būs savā vienā zodiaka zīmē, kas ir Dviņi, un pašiem Dviņiem droši vien būs kaut kādas inovatātes un jaunas enerģijas un jaunas idejas, ar ko viņi jau tāpat ir apveltīti. Dzīves mainīsies, kas Dviņiem parasti patīk, Vēršiem varbūt ne tik ļoti jaunumi patīk, bet Dviņiem patīk, un Urāns būs labvēlīgs pret Dviņiem, pret Svariem un pret ūdensvīru. Jā. Nu, lūk, tātad, kas mums vēl tālāk ir? Tātad Urānu sagaidām un ejam pie nākošās, laikam arī visas lielās planētas mēs būsim ar jums ātrā tempā izgājuši. Vēl es varētu pateikt par tādu karmisku zīmīti kā Lilita, ja melnais mēnesis, kurš šobrīd atrodās svaru pašās beigās, un šī zīme ir tāda fiktīva, viņa nav reāla, bet viņa cilvēkus ietekmē kā kārdinātāji, kā maldinātāji, kā mazliet uzsūtot psiholoģiska mentāla rakstura tādu sabiezējumu, jeb krīzi vai kādu gruzīti, kā mēs tautā sakam, svaru zīmes cilvēkiem, kas ir dzīvuši svaru zīmes pašās beigās.
un turpinās savu ceļu visa gada laikā Skorpiona zīmē. Ja? Nu, ir jābūt uzmanīgam, jo Lilita arī ir tumsas valdnieks tieši tāpat kā Skorpiona valdnieks Plūtons. Līdz ar to Lilita diezgan labi jutīsies Skorpionā, un viņa var savus nedarbiņus veikt diezgan labi, jo viņa var cilvēkus ievilināt kaut kādos naudas darījumos vai mīlestībā, attiecībās kaut ko vilināt. Viņai patīk ļoti cilvēku novilināt no ceļa, vai arī sabiedēt ar kādām tur nelabām domām vai kādu depresiju uzsūtīt. Ja? Tāpēc esiet ar gaismu, esiet ar smaidu, turaties viņai pretīm, un tad viņi arī neko ļaunu jums nenodarīs. Bet, protams, tiem, kam Skorpionā ir vairāk planētas, viņi vairāk varēs sajust kaut kādā ietekmē. Ja kam to planētu nav, tie tad vieglāk var uzelpot, ja viņiem tas tā kā neskars. Nu, vēl atcerieties, ka 3 reizes gadā mūsu mīļais, mazais, ātrais pārvietotājs Merkūriņš ir retrogrāds, ir cilpā, un vienreiz tas būs pavasarī, no 15. mārta līdz 7. aprīlim, otro reizi tas būs manuprāt, tā tūlīt pateikšu, no 18. jūlija līdz 11. augustam, un trešo reizi no 9. novembra līdz 29. novembrim. Nu, šajā laikā tā kā visos žurnālos arī raksta, labāk neko tādu jaunu nedarīt, bet labāk parevidēt kaut ko vai atgriezties pie jau bijušā un šādā veidā izmantot šo Merkūra enerģiju savā labā. Nu tālūk, tā kā tai kopējai enerģijai mēs būsim izgājuši cauri, vēlreiz novēlēšu jums laimīgu jauno gadu, lai jums veselība, lai jums turība, lai jums mīlestība. Un tiksimies vēl 12 nelielajās prognozītēs par katru zodieka zīmi. Lai laimīgs nāk jaunais gads!